Tā. Sveiki visiem, kas šeit klātesoši atgriezušies. Priecājamies atgriezties diskusijā. Aizpļāpāšos, aizmirsīšu iepazīstināt mūs visus. Tad man sauc skaļāk. Ja? Es jau tikai par sevi domāju. Paldies, Mārīt. Ja. Tātad es ļoti priecājos, ka mēs šeit turpinām mūsu diskusiju. Un diskusijas temats radās pirms apmēram nedēļas vai divām, kad mēs ārlietu ministrijas diasporas konsultatīvās padomes iekšējās darba grupas ietveros sapratām, ka īstenībā tas ir ļoti nozīmīgs jautājums, priekš kam vispār vajadzīgi diasporas mēdīji. Jo šajos laikos taču ir TikToks un ir Facebooks un ir Instagrams un visi katrs pats sev ir mēdījis. Un tam līdzīgi, un tad mēs sapratām, šis ir ļoti labs iemesls par to visu arī tā provokatīvi parunāt un arī pašiem sev uzdot to jautājumu, jo varbūt arī latviešu komu ir vajadzīgs varbūt tikai manai pašapziņai, lai es uzturētu savu pašapziņu un būtu priecīgs. Tādēļ es ļoti priecājos, ka mums šeit ir izcila paneļa diskusija. Ingemārs Vekters ir, man jāatcerās, ir tos jaunais amata nosaukums. Latvijas raidorganizācija asociācijas izpilddirektors, bet Ingemārs ir 19-20 vairāk gadu pieredze Latvijas reģionālajos mēdījos, ieskaitot sadarbībā ar diasporu. Tādēļ es esmu ļoti priecīgs, ka viņš šeit ir pievienojies. Kristērs Plešakovs no Kultūras ministrijas mēdīju politikas nozars vadītājs, Ligita Koftuna, mēbele. Kopš 20 gadiem mēs strādājam kopā un turpinām priecīgi strādāt kopā vairāk. Jā. Laikraksta Laiks un Brīvā Latvija redaktora, vadītāja un galvenais cilvēks, un Elita Gavele, ārlietu ministrijas diasporas vēstniece un ministre, mēs tā arī dažreiz saucam. Tā. Paldies, ka jūs šeit esat. Un, es nezinu, es sākšu ar pirmo jautājumu, ko es gan Ligitai, gan Elitai gribēju pajautāt. Cerot, ka Elitai būs kādi dati no mūsu jaunā pētījuma, bet tas galvenais jautājums ir, cik tad sekmīgi diasporas mēdī sasniedz diasporu. Varbūt Ligita var pastāstīt par savu Laiks un Brīvās Latvijas pieredzi. Sveiki vēlreiz. Gribētos ļoti daudz gribas pateikt, un es tagad nopūlos to visu izdarīt precīzāk, kompaktāk un tālāk no teorijām un vairāk pie praktiskās dzīves. Tātad, par auditorijas sasniegšanu. Es jums varu pateikt, Baiba vēl laikam aizgāja, viņa varbūt pasmaidīs par manu metodi, bet kā es aprēķinu savu auditoriju? Tātad laikraksts Laiks drukātā formā un digitālās versijas avīzes Brīvā Latvija sasniegto auditoriju. Par pamatu es ņemu diasporas vēlētāju līdzdalību kārtējās Saeimas vēlēšanās. Jebšu, šī ir tā aktīvākā daļa, kā iepriekšējā panelī teica, tā labākā daļa. Un tad attiecīgi es arī apmēram zinu, cik cilvēki izlasa avīzi Laiks Amerikā, cik mājās Floridā, piemēram, viens eksemplārs ceļo un tā. Es varu pateikt, kā šo manu pētījumu metodi, ja tā var teikt, konkursos pieņem arī Sabiedrības integrācijas fonds un nekad nav protestējis pret šo manu metodi, manas auditorijas saskaitīšanā. Iepriekšējā panelī ļoti labi iezīmēja Mārtiņš Andersons un Raits par to, priekš kam tad funkcionē šie diasporas mēdīji. Vecais leģendārais drukātais Laiks, Kanādā ir Latvija, Amerikā, un tāpat arī digitālā Brīvā Latvija. Ir tieši tā, kā abi divi kungi to uzzīmēja. Ir viens saziņas loks, kas ir iekšējai lietošanai, ko organizācijas dara savā starpā. Nākamais loks ir šie te diasporas mēdī, kuru uzdevums ir, kā es mēdzu teikt, 3I – informēt, izglītot, izklaidēt. Līdz ar ko mēs nedzenamies pakaļ aktuālai informācijai, ko mūsu auditorija izlasa savu mītnes zemju
laikrakstos un citos mēdījos, bet mēs dodam padziļinātu analīzi, komentāru, intervijas, skaidrojumus un tā tālāk un tā joprojām. Es ceru, ka es vēl tikšu šajā diskusijā pie vārda. Man te ir viens papīrs, par ko es gribu runāt. Jā, paldies visiem. Man prieks, ka tiešām šī tēma diasporas medija ir iekļauta PBLA valdes sēdes kontekstā. Uzskatu, ka par vēlu, jo, kā zināms, mēs esam ļoti atkarīgi diasporas medija arī no budžeta. Un es domāju, ka šāds formāts sarunas par diasporas medijiem kopā ar Latvijas medijiem un ar kultūras ministri, kura ir uzraugošā institūcija visiem medijiem, ir absolūti nepieciešamas, un es noteikti balsotu par to, lai nākamgad mums vēl viena tāda kopīga sanāksme vai regulāras sanāksmes, jo man šodien pašai bija ļoti daudz pārsteigumu, it kā es daudz ko zinu par medijiem un par diasporas medijiem, bet man bija pietiekami daudz pārsteigumu, kādas ir iespējas, acīm redzot, iespējas, ko mēs neizmantojam. Es sevi runāju no diasporas pozīcijas kā diasporas mediju. Es neesmu pārstāvs, bet es pārstāvu šo jomu. Un tas, ko runā Latvijas mediji, kur arī varbūt dzīvo atkal savā burbulī, dodiet mums informāciju, un tad visu laiku iestāds jautājums, un kas maksās, vai jūs arī maksājat par šo informāciju, kā žurnālistiem, tur ir ļoti daudz jautājumu. Es aicinu tiešām to, ko arī, paldies Koftunas kundzei, ka viņa arī, tā teikt, piecēlās un pateica tās pirmās savas domas. Protams, ir vajadzīga šī komunikācija ar Latvijas medijiem, lai mēs vienkārši tie burbuļi kaut kādā veidā satiktos. Jo 420 000, es pieļauju, ka pat vairāk cilvēku ārpus Latvijas robežām, tas ir, un es tajā saredzu, ka tai jābūt noteikti apusējai kustībai. Latvieši uzzina par diasporu, diasporu uzzina, kas notiek Latvijā, un tas ir divvirzienu kustība. Par ko es varu sev uzsist pa plecu, nav daudz kas padarīts, bet viena lieta, manuprāt, ir ļoti laba, un tā bija mana pilnīga iniciatīva, un man prieks, ka šo iniciatīvu atbalstīja visi diasporas mediji, ka mums vajag zem diasporas konsultatīvās padomas izveidot diasporas mediju darba grupu, jo diasporas konsultatīvās padomas ar savām 4 reizes gadā satikšanās mēs nevaram izdiskutēt visus jautājumus. Man ir žēl, ka mēs gadu neizmantojām liederīgi, kamēr šo darba grupu vadīja Kristaps Grasis, dažādu iemeslu dēļ, bet šobrīd es jūtu, un es esmu iekļauta tai e-pastu sarakstē, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi un svarīgas lietas, ko šobrīd Induls Bērziņš vadot šo darba grupu, ir aktīva, ir enerģiska, ir strīdi un ir diskusija. Tas ir vienkārši izcili. Tas ir izcili, kas notiek. Un otra lieta, arī prieks par to, ka mēs nolēmām, ka ir pēdējais brīdis pasūtināt pētījumu par diasporas medijiem. Ir daudz dažādu vērtējumu, analīzes par MAF projektiem, kā šie lielie mediju atbalsta fonda līdzekļi tiek iztērēti, bet pēdējo tieši par diasporas medijiem es atradu 2015. gada. Man liekas, ja kāds zina jaunāku pētījumu, sakat man, bet šogad oktobra beigās būs pētījuma rezultāti par diasporas medijiem. Žēl, ka Baiba to arī nepieminēja, bet es saprotu, ka viņi intensīvi pie tā strādā. Vienīgais, kas nebūs, un to mēs pārceļam uz nākamo gadu, tā būs anketēšana, lai mēs saprastu ne tikai no tā, ko rāda mediji, cik viņiem liekas, cik viņi sasniedz auditoriju, bet arī būs tāda aptauja, cik cilvēki reāli ārpus Latvijas robežām un Latvijā izmanto šo diasporas mediju sniegto produkciju. Tā kā gaidīsim rezultātus, un es domāju, ka pēc šī pētījuma es aicinu Induli jau tagad, mēs meklēsim un atradīsim arī finansējumu tam, lai mēs norganizētu vēl vienu atklātu sarunu par diasporas mediju un Latvijas mediju miedarbību un savstarpēju sadarbošanos arī nākotnē. Paldies! Jā, laikam uz to galveno jautājumu mēs tās atbildes nedabūsim, cik tad tiešām diasporas mediji sasniedz, bet no otras puses arī ir jāsaprot, ka ne jau sasniedzamība ir vienīgā mediju loma, bet mediju loma ir arī tomēr turēt roku uz pulsa un arī
pacelt tēmas, kuras varbūt pašas organizācijas kādreiz nepacelt. Ingemār, tas galvenais jautājums bija, vai diasporas mēdī ir vajadzīgi Latvijas mēdījiem, bet par to jau daļai runāju, bet ņemot vērā tavu pieredzi, varbūt tu vari to jautājumu, labprāt, mazliet plašāk paņemt. Vai ne? Kāpēc tavuprāt, jo tu pārstāvi Latvijas mēdīju asociāciju lielāko, tā kā tev vajadzētu no vienas puses par Latvijas mēdījiem runāt, bet man ir diezgan liela pārliecība no tavas pieredzes, kāpēc vispār ir vajadzīgi arī diasporas mēdīji? Varbūt tu no savu skatu punktu vari pateikt arī kaut ko vajadzību par mums. Mana iepriekšējā darba vieta bija Latvijas reģiona televīzija, tagad RTV, un pirms tam Vidzemes televīzija, un šajā kontekstā mana iniciatīva bija, ja nemaldos, pirms 10 gadiem uzsākt un atrast sadarbības partneris diasporā. Tajā brīdī tā bija mana iniciatīva, kurai apakšā nebija nekāda finansējuma, un iespējams tā arī bija lielākā problēma, jo, ja arī tika šie diasporas mēdīji vairāk vai mazāk atrast, tad apusēji bija dažādas problēmas, kuras noteikti laika gaitā varbūt ir mainījušās, bet tā bija satura neregularitāte, ko saņemt no diasporas mēdījiem, jo pamatā tai pusē bija partneri, kuriem tas bija paralēli darbs savam pamatdarbam, un tas ir diezgan loģiski, ka nav prioritāri. Tad arī, protams, bija daudz dažādu šo finansiālo jautājumu, jo diasporai veidot saturu par reģionu, kur tas aptver, nav aizbraukt kaut kur, 5 kilometru radiusā, nointervēt cilvēku. Un līdz ar to tie projekti viņi bija fragmentāri, un viņi, diemžēl, nebija tādu ilgtspēju. Un tad es noteikti atbildot uz jautājumu, vai un kam vajadzīgi diasporas mēdīji, es uzskatu, ka diasporas mēdīji pēc būtības ir daļa no Latvijas informatīvās telpas. Ja šobrīd paceļās diskusija par to, cik ļoti pēdiņās jāaizsargā ir krievu valoda Latvijas mēdījos, tad es gribētu, lai 5 reizes skaļāk ir diskusija par to, cik ļoti ir vajadzīgi diasporas mēdīji Latvijas informatīvajā telpā. Jo arī tas pats par sevi nenotiks, tur ir jābūt cilvēkiem, kas to dara. Es no savas raidorganizācijas asociācijas puses noteikti aicinu, mēs ar Indulu noteikti tiksimies un runāsim, kā reāli iedzīvināt šo sadarbību, saprotot, ka tas nav klasiski 2 mēdīju Latvijā reģistrēta sadarbība, bet tur ir sava specifika, un tikai caur to arī šī darbība notiks. Mēdījiem nav viegli, īpaši reģionālajiem Latvijā šobrīd nebūtu nav viegli, jo savu vietu iekaro lielie interneta giganti, kas visai veiksmīgi izkonkurē vietējo mēdīju spējas pretendēt uz reklāmas naudām. Šī jautājuma būtība ir tāda, ka reģionālajie un diasporas mēdīji kaut kur ir savā ekonomiskajā būtībā līdzīgi, bet mēs esam informatīvā telpa, un diasporas mēdīji ir būtiski arī mūsu nacionālās drošības sastāvdaļa. Jo tieši diaspora ir tā, kas var uzrunāt auditoriju, arī politisko, dažreiz pat auditoriju, un būt lobijs mūsu interesēm ārpus mūsu valsts, ja tas ir nepieciešams. Varbūt tā ir utopija, bet es diasporu redzu kā ļoti strateģisku nozīmīgu drošības faktoru mūsu valsts tālākai attīstībai. Paldies. Tad Kristaram visprovokatīvākais jautājums. Kāpēc Latvijas valstī ir vajadzīgi diasporas mēdīji un kas to apliecina, ka Latvijas valstī diasporas mēdīji ir vajadzīgi? To vajadzību jau pirmkārt nosaka auditorija. Tātad, ja ir auditorija, kas mēdījus patērē, tas nozīmē, ka mēdījus var pastāvēt, ir kanāls, caur kuru saņemt informāciju, un tas arī ir tas, kas nosaka to attiecīgi vajadzību. Tas ir tik vienkārši. Bet to tādu valstisku līmeņu, teiksim, jo tikpat labi var gadīties, ka ārpus Latvijas auditorija var dzīvot platformās. Un es arī tā kādreiz provokatīvi saku, ka Latviešu.com strādā gan kā mēdījis, gan kā platforma. Un Latviešu.com teorētiski arī varētu kā mēdījis neražot nekādu saturu un strādāt tikai kā platforma, izziņot organizācijas saturu, dzīvot Facebookā. Mums pirms diskusijas šeit arī bija saruna par atsevišķām organizācijām, kur varbūt nemaz nevajag mēdījus, teiksim. Tikpat labi arī katra organizācija ir kā mēdījis un ir platforma. Līdz ar to
gadījumā, ja diasporas mēdī tiešām izmirs kā dinozauri un ka, teiksim, visu mēdī ir diezgan bēdīgi, bet tā auditorija tomēr dzīvo sabiedrisko attiecību saturā. Varbūt tur tomēr ir kaut kāds valstiskāks mērķis, teiksim, lai saprastu, ka tomēr kas notiks, ja mēdī vairs nepastāvēs. Mēdī politikas mērķis, protams, ir nodrošināt to, ka mūsu iedzīvotājiem ne tikai, kas ir Latvijā, bet arī diasporā ir attiecīgi pieejama kvalitatīva informācija. Un skaidrs, ka kvalitatīva informācija nenodrošinās dažādas platformas vai sabiedriskās attiecību paņēmieni, bet tie būs mēdī un tie būs žurnālisti. Līdz ar to no tāda viedokļa, protams, mēdī, un tā skaitā diasporas mēdī valstiskā mērogā ir nozīmīgi. Un tas tāpēc arī ir atbalsta mehānismi, kas ir paredzēti mēdīju uzņēmumiem, kas ir caur mēdīju atbalsta fondu un arī caur citiem mehānismiem, netieša veida atbalstiem. Tā kā no tāda viedokļa, tāda Ligitai bija viens... vai tiks pieļaut kā dinozauriem. Ligitai būs viens komentārs pēc tam, bet es vēl gribēju paiet tālāk. Vai ir bijusi situācija Latvijā, kad Latvijā ir bijušie rajoni un reģionālie mēdī, kas nosedz tomēr savu lokālo jomu? Ingmār, varbūt tu zini, vai ir bijušas situācijas, ka reģionālie mēdī reģionos tiešām arī pilnībā izbeidz savu darbību? Un vai tās ir reizes, kad valsts reaģē kaut kādā veidā, vai to tiešām nosaka tirgus? Jo SIF-MAF projektos jau arī var dabūt tikai 20% no kopēja apgrozījuma, un ja mēdīs izbeidz savu darbību, tu jau nevari ar varu no valsts tur ielikt kādu vietā. Redz, Induls, šis ir ļoti plašs jautājums, nepietikt ar visu šo dienu. Ieskicējot tās tendences, ir tehnoloģijas attīstījušās un dažādi biznesa modeļi mainījušies, un klātesošajiem nebūs interesanti iedziļināšos, kādas ir šīs priekšrocības, kādēļ tieši reģionālie mēdī pirmie, ja tā var teikt, izmirst, bet tāda tendence ir un viļņveidīgi šis var būt arī kā 9. vilnis vai tam līdzīgi, bet stāsts ir arī tagad blakus ēkā Latvijas Nacionālajai bibliotekai palīdzu arhivēt reģionālo televīziju saturu, jo pats arī šajos mēdījos esmu no 90. gadu vidus. Un tas, ka tās televīzijas ir palikušas stipri mazāk, un ne tikai televīzijas, tā ir viena sāpe, bet daudz lielāka sāpe priekš manis personīgi ir tas, ka nav jau šīs informācijas vairāk par šiem reģioniem, kas var arī būt saistībā ar diasporu, jo ir vienkārši mūsu mēdīju vēstures kaut kādā ciklā baltas lapas parādījušās, jo sabiedriskais mēdījis šo aizpilda savu iespēju robežās un fragmentāli, bet tagad arī, piemēram, kā Vidzemes augstskolas absolventam, skatoties sižets par Vidzemes augstskolas izveidi pirms 30 gadiem, ir patīkami redzēt video materiālus, kādu šobrīd vairs nebūs. Jo Vidzemes augstskolas gadījumā tas būs, bet citur reģionos nebūs. Tā kā šī tendence, ka reģionālie mēdīji un mēdīju vide samazinās un tieši vietējā satura veidotāji kļūst mazāk, tāda ir, un tā tendence ir ļoti draudoša, jo ienākot arī dažādiem tehnoloģiju risinājumiem no tā paša Google, nepienāks ne nākamais vai aiznākamais gads, kad jau ziņu servisi tiks veidot ar mākslīgā intelekta palīdzību uz sabiedrisko attiecību, relīžu un sociālo tīklu ierakstu bāzes. Un tajā brīdī, es domāju, tā būs draudošs signāls, tas jau būtu pa vēlu, tajā brīdī tā būs krīze arī drošības sistēmā mūsu valstī. Tā kā ir jādomā par mēdījiem stratēģiski, saprotot, ka tas biznesa modelis, kas bija pirms 15, 20 gadiem, viņš vairs nebūs un viņa vairs nav. Un mums ir maza valsts, mums ir cita specifika, mēs saskaramies ar tām pat problēmām, kas lielajās nācijās, bet mums vēl kompleksi nāk citi jautājumi, kas ir dēļ mūsu mazās valodas un mazās valsts, kas pēc būtības nav maza, bet tās ir specifiskas lietas. Kristiram vēl īsa replika un tagad Ligita, un tad iesim pie nākamā. Jā, es par to valsts atbalstu nedaudz gribēju vēl paturpināt, jo svarīgi ir arī saprast, jo tika minēti tie 20%, kas ir pieejami mums, kas ir ierobežojums tātad medijiem uz atbalstu no viņa apgrozījuma gada. Jo nedrīkst arī pieļaut nedrīkst sniegt valsts atbalstu tādā veidā, kas rada pilnību atkarību no sniegta atbalsta. Līdz ar to, tas,
ko arī mēs dzirdējām pirmajā diskusijā, iespējams, ka mums tā, teiksim, ja mēs skatāmies uz tādiem finansiāli vājākiem mediju segmentiem, mums būtu ar atbalsta mehānismiem jācenšas palīdzēt, varbūt veidot tās sadarbības ar citiem mediju veidiem, kas jau izskanēja, kas tādā veidā ļautu varbūt ģenerēt vēl kādus citus ieņēmumu avotus, jo mums jau ir sabiedriskais medijs, kurš ir 100% faktiski dotēts no valsts budžeta, un komerces sektors, protams, mēs nedrīkstam radīt tādu situāciju, ka komerciālajā vidē, komerciālajā mediji ir uzsēdināti uz valsts atbalsta adats, jo pamainoties situācijai var rasties situācijas, kurās mainoties politiskajai vadībai vai vienalga citiem apstākļiem, ja valsts atbalsts tiek noņemts, tad uz adatas uzsēdinātie mediji vienkārši izbeigsies, un tas ir riskanti. Es pie šī jautājuma vienkārši iekomentēšu arī to, ka mūsu diasporas mediju darba grupu mēs esam pateicīgi arī Eiropas Latviešu apvienībai, mēs ceram uz PBL atbalstu, bet šis ir ļoti labs punkts, jo viens no mūsu diasporas mediju aicinājumiem ir, kur mēs ļoti ceram uz visu atbalstu, īpaši vēstniecis, ka valsts iestādēm savos iepirkumos ir ļoti svarīgi paredzēt arī diasporas uzrunāšanu, jo tas noteikti nav ļaunprātīgi, bet tas ir tāda dabīga lieta, ka neviens lielajām aģentūrām izziņojot informācijas iepirkums nemaz neiedomājas, ka arī diaspora tomēr ir jāsasniedz, kas, protams, noved pie tā, ka lielās aģentūras komunicē uz diasporu tikai caur Latvijas mēdījiem. Bet ņemot vērā, ka tomēr reklāmas ir viens arī no diasporas mēdīju ienākuma avotiem, tad šis ir tāds punkts, ko šobrīd diasporas mēdīju ļoti aktīvi aicina visas valsts iestādes darīt, kad ir jāuzrunā arī diaspora, un tas ir jāparedz valsts iepirkumos. Un tas, protams, arī risināt šo jautājumu, ka tas samazina atkarību no valsts tiešām dotācijām. Jā, bet saprot, ja tu tikai to pasaki mums pašiem un PBLA valdei, tad tas ir pamaz. Par šī problēma ir jāizdzird daudz plašāk un ir jārod tie informācijas kanāli un tās iespējas šīs informācijas tālākai novadīšanai. Un jums tomēr ir spēks, jūs esat diasporas konsultatīvās padomes darba grupa un tai skaitā arī diasporas konsultatīvai padomē ir, labi, mums nav neierobežota vara, bet mums ir rezolūcijas un viss pārējais, ar ko mēs varam virzīties uz priekšu un runāt ar Saeimas deputātiem, runāt ar atbildīgām komisijām. Šis jautājums jārisina. Es gribēju īsu komentāru uz to, ko pateica Kristers par, vai ir vajadzīga diaspora. Ja ir auditorija, tad ir vajadzīgs. Pilnīgi piekrītu, bet auditorija vienmēr prasa kvalitāti un kvalitatīvu produktu. Un te nu ir tā mieta otrais gals. Ja mums nav finansējums, par ko nodrošināt kvalitatīvu produktu, tad automātiski mums nebūs arī auditorijas. Kas nozīmē, ka mēs dzīvojam gadu no gada 78 000 eiro, kas ir plāns darbam ar diasporu, paredzēti diasporas medijiem. Un mans aicinājums ir tieši darba grupai, ķerieties, vērsim pie ragiem, mēģinām izglītot vairāk diasporas medijus, sniegt pieteikumus konkursos. Šobrīd es to saredzu kā vienīgo iespēju tiešām atrast tās vietas, kur vēl var pieteikties uz konkursiem, audzēt savu kapacitāti ne tikai satura radīšanā, bet arī projektu pieteikumos. Visa pasaule tā dzīvo, mums arī tas ir jāmācās. Paldies! Ligitai noteikti bija vārds no iepriekš, bet man ienāca no skatītājiem internetā jautājums paprasīt par auditoriju. Vai ir zināmi, laiks laikam ir vislielākā šobrīd, vai ne? Var lasīt, jo ir gan abonenti, gan tie, kas lasa, vai varbūt tur ir kāda informācija par laikā, vai par auditoriju. Par auditoriju. Es īsti nesapratu jautājumu. Cik ir abonementi, vai cik ir lasītāji, vai cik lasa, diemžēl, skatās pāri plecam? Lasītājus es lēšu starp 10 un 12 tūkstošiem. Tieši avīzē laiks. Bet, kad Kristers runāja, es arī jau saspringu, ka tikai mēs nenonākam uz tās slidenās robežas, kad medija būtību, esamību un vajadzību sāk vērtēt pēc auditorijas skaitliskā sastāva, pēc skaita.
Pēc šīs loģikas, draugi mīļie, tie vērtīgākie preses izdevumi, sevišķi drukātie, ir privātā dzīve un kas jauns. Jūs redzat, kas man ir rokās. Jums pastāstīšu. Rokas somiņā es līdz jau vairākas dienas nesāju Latvijas mediju politikas pamatnostādes. Ministrei nebija laika palikt, jā, bet, kā mēs zinām, ministri nāk un iet, un es priecājos, ka šeit ir divas stabilās kultūras ministrijas vērtības, Kristera, jūs un Gunta Robežniec. Un tad varbūt, ka tomēr šī informācija, ko mēs te runājam, aizies pa dzirdīgu ausu taku. Nu pat mēs runājām par, es ļoti gribu runāt par pilnīgi praktiskām lietām. Viena no šīm praktiskām lietām ir tas, ko Indulis pacēla par šīm te valsts iestāžu reklāmām diasporas medijos. Es ar savām lielām grūtībām vienreiz izcīnīju no Finanšu ministrijas veselu lapu, bet es neizcīnīju no Kultūras ministrijas. Kultūras ministrija nebija atsaucīga. Bet kas gan man ir jāsaka? Kultūras ministrija jau vairākus gadus ir nopietnas atbalsts diasporas medijiem tieši kultūras informācijas sniegšanā. Par to paldies, un es atkal biju ārkārtīgi priecīga, ka mūsu līgums ir noslēgts uz 3 gadiem, no kuriem 1 gads tikai aizritējis. Jo tie ministri mainās, redz, nu prasas, mēs jau neko nedabūjām parunāt ar mūsu kultūras ministri. Kāpēc es šo te papīru kaudzīti tik cītīgi nesāju līdzi un par viņu priecājos un domāju un komentēju? Jebšu, pats pirmais punkts ir mediju vides daudzveidība. Tātad mūsu valsts stratēģijā nākamajiem gadiem jau ir ietverta šī daudzveidība. Tātad dzīves telpa ir paredzēta tik labi portāliem, tik labi digitālajiem medijiem, tik labi mūsu vecajiem labajiem drukātajiem medijiem. Nākamais jautājums ir mediju kvalitāte un nozares profesionāļu izglītība. To otro daļu es gribētu drusciņ citādāk definēt. Un mans definējums būtu redakcionālā neatkarība. Mediji visi un sevišķi diasporas mediji dzīvo badamaizē. Līdz ar to par kvalitāti mēs nevaram garantēt, un mēs uz ļoti šauras takas dažbrīd staigājam attiecībā uz redakcionālo neatkarību, kas saistās ar finansēm. Pilnīgi konkrēts fakts. Es nezinu, ko es būtu darījusi, ja pirms 14. Saeimas vēlēšanām par manas redakcijas slieksni būtu ienācis Šlesers un piedāvājis bagātīgi atalgotu reklāmu. Vēstnieces kundze, jūs man turpināt cienīt. Tātad bada maizē dzīvojot, jūs no mums nevariet sagaidīt ne kvalitāti, ne redakcionālo neatkarību. Kas vēl? Mēdz teikt, ka, ko drukātais mēdījis, kā viņš var konkurēt ar to dinamisko informāciju, kas virpuļo pa tīkliem un tā tālāk. Draugi mīļie, vai tiešām diasporas, jeb štrimdas mēdīji, nebūtu pelnījuši dzīvot profesionālā žurnālistikas vidē, kas ietver žurnālistikas žanru esamību, kultivēšanu un attīstību, lai mums būtu labi politiskie komentāri, lai mums būtu augstvērtīgas intervijas, lai mums būtu tādi izzūdoši žanri kā, piemēram, replikas un apraksti un tam līdzīgi. Plus vēl mani laika lasītāji ir ārkārtīgi vērīgi attiecībā uz valodas jautājumiem. Es zinu, ka mediji taupa uz valodas literāriem redaktoriem un uz korektoriem. To nedrīkst atļauties. Pats pēdējais, mans pilnīgi praktiskais, par finansēm. Izmantojot šo iespēju, Indulis, gribu pateikt arī tev par ilgadējo un draudzīgo sadarbību. Kultūras ministrijai paldies pateicu par jūsu piešķīrumu. Bet tu neatrodies ar šādiem paldies. Tev entuziasms nav pazudis. Tu turpināsi. Pagaid, tūlīt. Paldies Amerikas Latviešu apvienībai, kas nesautīgi bez jautājumiem gadiem palīdz ar atbalstu. Bet tagad man būtu jāsaka paldies Sabiedrības integrācijas fondām, bet es īsti neteikšu vispaldies un neklanīšos. Tāpēc, ka
es gribu beidzot saņemt atbildi uz jautājumu, kurš nolemj un ar kādiem argumentiem nolemj to, ka diasporas mēdī savulaik varēja saņemt 10 000 eiro uz projektu laiku, pagājušajā gadā 20 000. Iepretim tam, ka reģionālie mēdī, mēs esam vienā grupā, diasporas un reģionālie, saņem 2 un vairāk reizes vairāk. Tad, kad pat 50 un 52. Tad, kad Sabiedrības integrācijas fonds man atbildēs šo jautājumu, kurš lemj, kāpēc lemj un pēc kādiem kritērijiem, tad es dziļi paklenīšos un pateikšu paldies. Paldies. Valdei bija, es aiznesīšu mikrofonu, bet, labi, jā, pēc tam no man. Paldies, Valda Liepiņa. Ilgadēji trimdinieci, tad diaspora un tagad pēdējos gados Latvijā, bet arī aktīvi diasporas mediju darba grupā. Jo arī Vekter kungs pieminēja, ka būs problēmas nākotnē, gan ar reportāžu, gan ar mākslīgo intelektu un tā tālāk. Mani jau ilgus gadus, arī Luksemburgā esot, nodarbina, ka mums nav jauno rakstnieku, žurnālistu, diasporas cilvēku un tā tālāk. Diasporas darba grupā mēs meklējam mācības esošiem diasporas rakstniekiem, žurnālistiem, bet mēs neprotam piesaistīt jauniešus. Es esmu runājusi, domājusi par tādām lietām, ka varbūt kaut kādā 3x3 varētu kāds ievirzes par žurnālistiku un tā tālāk. Manuprāt, šis ir jautājums, pie kuras ir jāpievēršas diezgan steidzami, jo iet laiks uz priekšu, būs mākslīgais intelekts, un tas ir bīstami. Tas arī nozīmē, ka mēs tiekam kontrolēti kaut kādā veidā no ārpuses. Un te jau ir izglītības jautājums, ja jau tulkošanas kursi izbeidzās universitātēs, pašlaik, man liekas, visā Latvijā tikai 2 universitātes. Kas notiek ar žurnālistiku, bet kā mēs varam pievērst jauniešus rakstīt arī diasporā? Varbūt šo pašu jautājumu es tad labprāt nodot arī Kristeram, bet vienlaicīgi arī ar tādu papildus jautājumu no valsts puses skatoties, kā tāds tā kā novēlējums vai tā vēlamības forma, teiksim, vai ne? Jo viens ir jautājums, daļai mums ir līgīti, kas notiks, ka beigsies entuziasms, diasporas organizācija atbalsts vai diasporas mēdī izmirs kā dinozauri. Es domāju, ka mēs ticēsim, ka tā nebūs. Bet šajā gadījumā kāds būtu, Krister, tavs ieteikums vai vēlamā forma, redzot, noteikti ir, kā vajadzētu reģionāliem mēdījiem attīstīties, ieskaitot arī šos te kvalitatīvos autors. Vai ir varbūt kaut kāds vīzija, cik daudz kādiem kvalitatīviem novēlēt no valstiskās puses būt šie diasporas mēdī nākotnē, pēc 5-10 gadiem, kā tam attīstīties? Būtībā, ja skatās uz teorētiskiem materiāliem, kur tiek paskaidrots vai tiek stāstīts par to, kā mazu tirgu mēdījiem, kādā veidā viņiem ir jāattīstās, tad būtībā un kā būtu jādarbojās, lai savu darbību noturētu, tad būtībā tas, ko Kautunas kundze stāstīja par savu laikrakstu darbību, tas arī tas ir, kad ir nekoncentrējās vairs specificējās uz konkrētiem jautājumiem. Tiek veidots tāds personiskāks vai, teiksim, kaut kādām noteiktām grupām interesējošāks saturs, kuram jābūt, protams, ir noteiktā kvalitātē, un tas ir tas, kādā veidā to savu darbību ir iespējams noturēt, un tas, kas no mūsu puses tiek darīts, mēs caur Mēdīju atbalsta fondu cenšamies veicināt, ka tāds saturs tiek veidots ik gadu, sludinot attiecīgi konkursus kvalitatīvu žurnālistikas radīšanai. Īsts vēl komentārs no manis. Mēs būtu ļoti priecājamies, diemžēl mēs no neklātienes šeit nevar pieslēgties. Arī no Baltic Island, kas ir īrijas mēdījis, vienkārši tīri no manis mazliet informācijai. Mēs arī iepriekš sazinājāmies. Baltic Island ir iespējams tāds vienīgais mēdījis, kas strādā ļoti konkrēti specifiski vienai valstī. Jo, lai arī laiks it kā ir ASV mēdījis laiku, tomēr lasa latvieši visā pasaulē. Līdz ar to Baltic Island ir tas piemērs, jo mums bija viens no diskusiju jautājumiem, vai diasporai ir vajadzīgi arī valstu mēdīji, kas ļoti cītīgi apkalpo latviešu Anglijā, latviešu Īrijā.
Un Baltika Airlines ir šis piemērs, kuri veido ļoti specifisku informāciju, kas ir interesanti tikai latviešiem īrijā, arī par sadzīviskiem tematiem. Un šādā veidā dod Dievs arī viņiem izdzīvot, jo nav jau nemaz tik viegli radīt tik saturu, tik sīkai, specifiskai nišai, kas ir vēl viena valsts. Teiksim, ja? Tā kā to arī es noteikti gribēju uzsvērt. Mazliet noslēdzot uz tādas pozitīvas nots. Jā. Es gribētu aizstāvēt Baltika Airlines. Nē, es jau nemaz tieši to kā pozitīvo piemēru minēju. Paturam prātā to, ka jebkuram, kurš dzīvo īrijā, latvietim, 3 cilvēki vismaz dzīvo Latvijā. Tas nozīmē, ka viņu patērē šo produktu ne tikai latvieši īrijā, bet es domāju, ka 2/3 ģimeņu skatās Latvijā, kas notiek ar viņējiem īrijā. Tā kā es domāju, ka tas īsti nav tāds vienai valstī. Es domāju, ka tas kā tik ir tāds, vai nav tāds Latvijas-Īrijas portāls, jo ļoti daudz latvieši izmanto šo portālu. Es to minēju kā pozitīvu piemēru par tieši konkrēti satura ražošanu, kas ir aktuāli par sadzīviskām lietām vienā valstī dzīvojot. Varbūt mazliet uz pozitīvas noslēdzot, Ingemār, varbūt tu vari iedot tādu neatkarīgu ceļa karti, tādu pozitīvu ceļa karti, kā varbūt Latvijas mēdīji varētu sadarboties ar diasporas mēdījiem, gan spēcīgāka satura radīšanā, gan ka Latvijas mēdīji nestrādā tikai ar atsevišķiem žurnālistiem, kā LSM, bet teiksim, ka tiešām arī starp mēdīju sadarbībā rodās profesionālāks saturs gan Latvijas, gan diasporas mēdījiem. Tāds brīnuma tabletītes man nav, bet tā centīšos ieskicēt no tās pieredzes, kas ir bijusi. Mainoties šiem te satura pieejamībai visā pasaulē, noteikti būtu jāveido sadarbības modeļi diasporas mēdījiem ar Latvijas mēdījiem, bet tas ir atkarīgs no konkrētiem, es teiktu, cilvēkiem, redaktoriem, jo viens ir gribēt to darīt, otrs ir to izdarīt, tāpat laikā atstājot arī šo iespēju pašiem reģionālajiem un diasporas mēdījiem redakcionāli neatkarīgi veidot savu saturu, bet būt šajā kopējā informatīvā telpā, iespējams, iespējot šo funkciju un tādējādi arī diasporas mēdījiem ļaujot piesaistīt vairāk finansējumu, ja tie ir kopsadarbības projekti ar Latvijas mēdījiem. Tas tāds mans viens redzējums. Un otra lieta, vienalga, kas tur notiek ar mākslīgiem intelektiem, bet tas skar ne tikai diasporas mēdījus, tas skar visus mēdījus, ne tikai Latvijā. Šī digitālā transformācija, kas tomēr ir jāiespējo, lai sasniegt arī jauno auditoriju, lai būtu aktuāli arī pēc 5 un 10 gadiem. Un atcerēties, ka diasporas mēdīji tā ir ļoti svarīga informatīvās telpas sastāvdaļa. Tā ir ļoti svarīga, iespējams pat dažreiz prioritāri svarīga krīzes situācijās. Tā kā, ja šie pamatu uzdevumi mērķi būs un visi to sapratīs, apsolu, ka mēs ar Indulu tagad, es saprotu, arī iesim un cīnīsimies par idejām, kur daudz vairāk mums ir kopīgi kā atšķirīgi. Es ceru, ka mūs arī labāk sadzirdēs. Paldies jums visiem un tiekamies pēc 2-3 minūtēm uz mūsu pēdējo diskusiju.